Čau, labrīt! Ir sestdiena, Madaras svin vārda dienu, daudz laimes, un mēs taisam veselīgas brokastis. Bet atceramies, bum, to mēs ieēdīsim arī, atceries. Un tātad mūsu brokastis sastāvēs no kefīra, griķu pārslām, linsēklām, ogām, tas, kas tagad atrodamas dārzā, un tuč medutiņu. Kā mēs zinām, kefīrs, mūsu probiotiķis, ir ļoti labs gremošanas sistēmai, nomierina, attīra, atvieglo, harmonizē. Griķu pārslas savukārt, tās griķu čaumaliņas, kas izšrubē mūsu trubas, vēdera trubas, visas zarniņas, attiecīgi palīdz no sieniņām notīrīt nost visus aplikumus un attiecīgi zarnas daudz labāk uzsūc visas vērtīgās vielas. Linsēklas mums ir divi veidi, ir jau samaltās un nemaltās. Linsēklas būtībā ir super vērtīgs šķiedrvielu avots, omega-3 taukskābes un vēl daudz visādas vērtīgas vielas. Arī linsēklas jācenšas katru dienu vismaz 1-2 steikarotas apēst. Ogas, ogas vitamīnu avots un medus, tātad, kā mēs zinām, tāds mazs šūnu atvērējs un arī vienkārši garšai ļoti patīkami. Tātad ķeramies pie lietas un sākumā glāzē beram iekšā griķu pārslas un mana burvīgā Austra palīdz, lai mums viss tā foršāk iet uz priekšu. Tātad beram glāzē, un skatīsimies apmēram cik. Šitik būs labi. Tātad no tādas puslitra glāzes tad izskatās tāda apakšiņa, bet viņi smuki sabriedīs un vēl linsēklas piebērsim, tad tās arī uzbriedīs. Lūk, tātad griķu pārslas mums ir, kur Austra visu rūpīgi savāc. Mūsu nākošais elements ir linsēklas. Var ņemt tātad vai jau samaltas, vai arī veselas. Mēs ņemam veselas un maļam. Mums redz, kur ir tāda jauka vecā kafijas maļamā mašīna. Jo man kaut kā šķiet, ka ja mēs tikko un tagad esam samaluši to linsēklu, tad viņa ir vēl pilnīgāka ar tiem visiem labumiem. Un viņas ir jāmaļ, jo vesela linsēkla izies visticamāk cauri tavam zarnu traktam, visam labirintam un neiedos to visu labumiņu, neatdos tev. Tāpēc lieto maltas. Austra aiziet. Tā maļām, paskaties. Būtībā 10 sekundes un gatavs. Paldies! Nedaudz nokratam un pievienosim šeit. Otrādāk. Tās bērsim tur, Ļoti labi. Bēr tik visu iekšā. Lūk. Iebērsim un redz, tur ir tā glāze jau pildās krietni. Solis numur 3. Pievienojam odziņas vai virs pāri malām, bet tas nekas. Mēs pievienojam ogas, man te tā pamatīgāk sanāca pievienot, un mēģinam tad viņas arī sastampāt, lai ogas jau izdala sulu jau sajaucās kopā ar linsēklām un ar griķu. Kad esam visu samaisījuši, tad sanāk mums tāds skaists kļoksis, kam mēs pievienosim kefīru. Ir īstais laiks. Austra gāžam klāt. Visu droši gāzt iekšā. Tā. Kefīrs. Mums vajadzētu vēl nedaudz, vai ne? Ņemam otru. Gandrīz līdz malām. Un atkal lēnām rūpīgi esam visu rūpīgi samaisījuši. Mums ir tāda skaista, viendabīga masa. Tad ir pēdējais štrihs, varam pielikt čut medutiņu. Tas ir absolūti tavā ziņā, vai tu gribi likt medu vai nē. Ja tu esi piesardzīgs un pilnīgi gribi atteikties no cukura, tad
un fruktozes, jo medus nav cukurs, medus ir fruktoze, tā dabīgais cukurs, kas ir tomēr bišķi savādāk nekā rafinētais, tāds rūpnieciski ražotais. Un tātad es bišķiņ pielieku garšai un kā jau runājām, tādām šūnu atvēršanai. Lūk, visu atkal krietni samaisam, tad noliekam šo te skaistumu uz minūtēm kādām 10-15 nostāvēties, jo griķu pārslām vajadzīgs nedaudz laiks, viņas ir cietas. Un, jā, viņām vajag sasūkties ar kefīru, kļūt tādām nedaudz mīkstākām. Un tad pēc minūtēm 10-15 varam brokastot. Nu, ko mūsu brokastu jaukumiņš ir ievilcies, ir pagājuši kāds 10-15 minūtes, viss ir sakodies, šāds te skaists, puslitrīgs brokastu ēdiens. Un viņu gan var dzert, gan var ēst arī mierīgi ar karoti. Ko Indrā arī paskaties. Bērni skatās pa gabalu. Labu apetīti!